Man šodien jums ir piedāvājums. Vai jūs vēlētos saņemt 5 eiro? Tāpat vien tagad. Es jums varu piedāvāt 5 eiro uzreiz, vai jūs šķērsojat tiltu un saņemat 10 eiro vēlāk otru pus tiltam. Ko jūs? Nevajag naudu. Tiltu otrā pusē 10. Jā. Man gribu 10, tas īsti. Gribu. Nav nepieciešama nauda. Bet tas jau naudai tā ir nepieciešams. Nē. Kādam citam varbūt vajag vairāk. Labdien! Mēs veicam mazu eksperimentu. Tas ir. Es ņemu 5. Jūs ņemat 5. Paldies. Jā. Veiksmīgu dienu. Paldies. Kā es tev, kurš tas esmu? Jūs ejat atpakaļ, es pateikšu savam kolēģim, ka jūs nāksiet atpakaļ. No. I'll take €5 now. Yeah, you're taking 5 euros now. Take it, it's yours. Thanks. Ko jūs izvēlētos? Pagaidīt un saņemt 10, vai saņemt 5 uzreiz? Šķērsot tiltu un saņemt 10 tur. Liela daļa cilvēku neizvēlējās ņemt šo naudu, nevēlējās pat iesaistīties, zinām mērā saistīts ar šo neusticēšanos kopumā. Šī neusticēšanās dažādām lietām, tā skaitā, piemēram, ja mēs redzam neusticēšanās pensiju sistēmai, ka cilvēki netic tam, ka būs pensijas, ka ir jēgas krāt naudu. Nē, paldies, tas ir bīstami. Kāpēc? Tas ir pret likumu. Ko jūs izvēlēties? Es arī eju, riskēju, un tur ir iespējams 10. Jā. Jā, davai. Paldies, ka noticēji. Lieliski! Es jums dodu uzreiz 5 tagad, vai jūs ejat pāri tiltam atpakaļ, un tur jums iedod 10 eiro. Tas arī viss. Tieši tagad tāpat 5, jo es baigi noguris, bet es domāju, kā citu dienu pa 10 eiro pastaigātos turp atpakaļ. Tad jūs izvēlēties uzreiz 5. Tagad jā, noguris esmu. Lūdzu. Uzreiz tā garantija, laikam tas ir tomēr tā labi. Jo pretējā, jo tilta otrā pusē var nebūt nekas. Vai 5 uzreiz, vai 10 otrā pusē? 10 otrā pusē, vienmēr. Tad ejiet pāri un jūs saņemsiet 10 eiro. I don't deserve this €5. Why? Because I should have taken the risk, but I didn't. Bet kāpēc jūs negribētu pagaidīt? Lūdzu. Tāpēc, ka mums jāsteidzās. Tā ir mērķtiecīgā plānošana, ja Vadītāja. Ieguvums nākotnē ir labāks nekā uzreiz kaut kāds bonus. Tā piepūle, kas cilvēkam nepieciešama, jo viņi ir mazāki, jo cilvēki ir gatavi uzņemties kaut kādu risku un piedalīties. Ja šī piepūles ir salīdzinoši ilga, grūta, tad cilvēkiem ir šī motivācija mazāka.